Lasījums no pravieša Ezehiela grāmatas. Man atklājās Kunga vārds, kas sacīja: Cilvēka dēls, lūk, ar nelaimi es paņemšu no tevis tavu acu prieku, bet tu nevaimanā un neraudi, un lai neplūst tavas asaras. Nopūties klusēdams, nerīko sēras kā par mirušo, apsien savu galvas segu un kājās uzvelc sandalas, un neaizklāj ar apsegu savu bārdu, nedz ēd sēru maizi. No rīta es runāju tautai, bet vakarā nomira mana sieva, un es no rīta izdarīju tā, kā man bija pavēlēts. Un ļaudis man sacīja: kāpēc tu mums nepaskaidro, ko nozīmē tas, ko tu dari? Un es viņiem atbildēju: Kunga vārds man ir atklājies, sacīdams: runā Izraēļa namam. Tā saka Kungs Dievs: redzi, es ļaušu apgānīt savu svētnīcu, jūsu spēka lepnumu, jūsu acu jaukumu, jūsu sirds ilgas. Jūsu dēli un meitas, kuras jūs atstājāt, kritīs no zobena. Un jūs darīsiet tā, kā es darīju. Jūs neaizklāsiet bārdas ar apsegu un neēdīsiet sēru maizi. Jūsu galvā būs galvas saga un kājās jums būs sandalas. Jūs nevaimanāsiet, nedz raudāsiet, bet izdilsiet savu noziedzību dēļ un nopūtīsieties cits cita priekšā. Un Ezehiels būs jums par zīmi. Visu, ko viņš ir darījis, darīsiet arī jūs, kad tas pienāks, un zināsiet, ka es esmu Kungs Dievs. Tas ir Dieva vārds. Tu aizmirsi Dievu, savu radītāju. Tu atstāji klinti, kas dzemdināja tevi. Tu aizmirsi Dievu, savu radītāju. Kungs to redzēja un sāka nicināt, jo viņu aizskaitināja paša dēli un meitas. Un viņš sacīja: es apslēpšu no viņiem savu vaigu un noskatīšos uz viņu beigām, jo viņi ir nekrietna tauta un neusticīgi bērni. Viņi manī modināja dusmas ar to, kas nav Dievs, un kaitināja ar savām tukšībām. Un arī es viņos modināšu dusmas ar tiem, kas nav tauta, un viņus kaitināšu ar negudriem ļaudīm. Tu aizmirsi Dievu, savu radītāju. Alleluja! Svētīgi tie, kas nekāro pēc mantas, jo viņiem pieder debesu valstība. Alleluja! Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā kāds cilvēks piegāja un sacīja Jēzum:
Mācītāji, kas labs man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvi? Viņš tam atbildēja: kāpēc tu man jautā par labo? Tikai viens ir labs, bet ja tu gribi ieiet dzīvībā, pildi baušļus. Tas jautāja viņam: kādus? Un Jēzus sacīja: tev nebūs nokaut, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs zakt, tev nebūs nepatiesi liecināt, tev būs godāt savu tēvu un māti, un tev būs savu tuvāko mīlēt, kā sevi pašu. Jauneklis viņam atbildēja: to visu es ievēroju, kā tad vēl man pietrūkst? Jēzus viņam sacīja: ja tu gribi būt pilnīgs, ej, pārdod, kas tev ir, un atdod nabagiem, un tev būs manta debesīs, un nāc, seko man. Bet, kad jauneklis dzirdēja šos vārdus, viņš aizgāja noskumis, jo viņam piederēja daudz īpašumu. Tas ir Kunga vārds. No pravieša Ezehiela grāmatas. Cilvēka dēls, lūk, ar nelaimi es paņemšu no tevis tavu acu prieku. Kas ir mans acu prieks? Kas man ir svarīgāks par Dievu? Kā zaudējums man būtu ļoti smags? Tādas pārdomas, vai ir kaut kas manā dzīvē, kas stāv augstāk par Dievu? Ir daudzas lietas, kas priecē manas acis, manu sirdi, kas piepilda manu dzīvi, bet tās nepieder man. Dievs tās ir devis, Dievs tās var paņemt. Pats svarīgākais, lai manā dzīvē nekad nekas nestāv augstāk par Dievu. Un tad jebkas, ko Dievs tev paņems, ko Dievs man paņems, neievedīs mani izmisumā. Svarīgi sekot līdzi, kas ir tavs acu prieks. Kas ir tavs galvenais acu prieks tavā dzīvē? Te tālāk jūs izdilsiet savu noziedzību dēļ. Lai šie vārdi mums neskan kā draudi, lai šie vārdi mums skan kā atgādinājums, kā tāds trauksmes signāls, kā tāds zvaniņš. Nestaigāt noziedzībā, nestaigāt grēkos, jo jūs izdilsiet savu noziedzību dēļ un nopūtīsieties cits cita priekšā. Arī tālāk dziedājumā ir tāds aizrādījums no Dieva. Tu atstāji klinti, kas dzemdināja tevi, un aizmirsi Dievu, savu radītāju. Šeit es tikai varu pateikt: Kungs, lai man tā nenotiek. Lai nenotiek tā, ka es aizmirstu tevi. Ka viss cits manā dzīvē kļūst svarīgāks, ka es atstāju tevi novārtā, ka es sāku staigāt savus ceļus, un ka es aizmirstu tevi, Dievu, savu radītāju. Šeit es saskatu arī tādas Dieva sāpes par cilvēkiem, kas viņu atstāja, kas pagriež muguru, kas staigā savus ceļus, kas atstāja savu pirmo mīlestību, bet viņš visus vienmēr gaida atpakaļ. Ar atplastām rokām, ar sirds ilgām, viņš skatās tālumā, vai viņa pazudušais dēls nenāks atpakaļ un neiekritīs viņa mīlošajās skavās. Viņš gaida katru, un es ticu, ka viņš katru arī atvedīs atpakaļ, ka viņš katru pievilks ar savu mīlestību. Kaut vai pēdējā dzīves dienā, es ticu, ka Dievam ir vislabākais plāns katra cilvēka dzīvē. Un mēs nevaram zināt, kas notiek katra cilvēka sirdī. Es ticu, ka Dievs ved katru pa vislabāko ceļu,
un es ticu, ka katrs reiz nāks mājās. Lai slavēts Jēzus Kristus, tikai viens ir labs. Kaut kā sirdī šodien atbalsojās šie vārdi un raisījās domas padomāt tieši par šiem vārdiem. Tikai viens ir labs, un patiesi, tikai viens ir labs, un tas ir mūsu debesu Tēvs. Viņā mīt viss labais, viņš ir labā autors. Kad Dievs radīja pasauli, viņš atskatoties uz visu radīto, redzēja to labu esam, bet tad nāca krišana, grēks, un visu izkropļoja. Tagad mēs visu redzam miglaini un ne tā, kā tas patiesībā ir, jo ļoti sevi mēģinam attaisnot. Mēģinam iestāstīt sev, ka esam labi, jo taču sekojam Kristum. Bet būt labam nozīmē to, ka tā ir tava būtība. Bet kāpēc Kungs saka, ka tikai viens ir labs? Tāpēc, ka Dieva būtība ir būt labam. Un šodien es lūdzu, Kungs, māci man tā staigāt savus dzīves ceļus, ka es patiesi saprotu un izdzīvoju savu dzīvi tā, kā Tev tas ir tīkams. Māci mani sekot Tev un atmest visu lieko, dalīties ar to, ko Tu man esi dāvājis. Māci man nepieķerties materiālām lietām, lai es varētu būt cienīga, ka man piederētu debesu valstība. Amen. Dievs ir ļoti labs. Dievs ir ļoti labs. Dievs ir tiešām ļoti labs. Dievs ir tiešām ļoti labs.